Paldies visiem! Paldies par kafijas pauzi, paldies par atgriešanos. Tad atgriežamies atpakaļ mūsu fórumā un esam otrajā paneļa diskusijā un otrajā tēmā, kur mēs runājam par finanšu kapitālu ietekmi uz cilvēku kapitālu. Un kā jau mēs runājām šodien, tad gribam sasniegt jaunas virsotnes, gribam to lielo Baltijas tīģeru izlēcienu, izrāvienu, vai nu tas būtu, kā Latvijas formula ir teikusi 20-50, vai varbūt arī kā Lāzers runāja par 20-40, bet ir pilnīgi skaidrs, lai šo izrāvienu izdarītu, ir vajadzīgs kaut kāds finanšu kapitāla ietekme, lai šis finanšu kapitāls mums palīdzētu šam izrāvienam. Un, protams, finanšu kapitāls varētu palīdzēt cilvēku kapitāla attīstībai. Savukārt, ja mums nav šī cilvēku kapitāla kvalitāte un attīstība, tad nebūs arī ekonomika un neradīsies jauns finanšu kapitāls. Un šī savstarpējā miedarbība, man liekas, ir tas lielākais izaicinājums šodien. Ko vispirms, kā iekustināt vispirms, vai vispirms likt darboties esošajam finanšu kapitālam un kapitāla tirgiem, vai varbūt sākt ar izglītību un domāt, ka tas nākotnē iekustinās mūsu ekonomisko izaugsmi. Bet tātad, ieskatoties to, kā tad izskatās finanšu kapitāla ietekme uz mūsu uzņēmēju darbību, uz mūsu darba devējiem, kas primāri nodrošina mūsu ikviena izaugsmi kā darba ņēmēji, par ko mēs iepriekš runājām. Es vispirms došu vārdu ievadu lekcijai Intam Krastam, SEB bankas valdes loceklim, atbildīgam par lielo uzņēmumu apkalpošanu. Lūdzu, Ints. Labdien, dāmas un kungi! Mans vārds ir Ints Krasts, un man šajā mirklī ir uzdevums iesildīt nākušās diskusijas dalībniekus ar finanšu kapitāla tēmu. Un nepavelti manai prezentācijai, manam vēstījumam nosaukums ir Latvijas uzņēmuma augtgriba, lielumam ir nozīme, jo es to darījuši caur Latvijas uzņēmumu prizmu. Un es padalīšos ar pāris interesantiem slaidiem, ar pāris interesantiem tādiem aspektiem no informatīvā viedokļa, kas noteikti liks aizdomāties par to, ko mēs esam patreiz. Latvijas uzņēmēja darbības vide, uzņēmumi, tas noteikti liks aizdomāties arī par nākotni, varbūt pat 2050. Gada kontekstā. Un pavisam nesen mani kolēģi bankā veic tādu analītisku darbu, paskatījās, cik tad mums Latvijā ir kreditējami uzņēmumi, teiksim, Latvijas uzņēmumu kreditēšanas spējas. Un mums likās, ka vairāk slaidi iederētos arī šodienas stāstā, diskutējot par cilvēku kapitālu un finanšu kapitālu. Tāpēc es arī tos padalīšos. Bet mazai atkāpēji pirms tā man vēstījuma, kāds 2 nedēļas atpakaļ manā rīcībā nonāca viena bērnu grāmata ar nosaukumu Neuzvaramie mēs. Iespējams, ka daļa no jums pazīst šo grāmatu. Tas ir atvasinājums no šī slavenā autora Harari grāmatas Sapiens, tādā ļoti vienkāršākā valodā pastāstot, kā tad pirms vairākiem 10 000 gadu šī saprātīgā būtne Homo sapiens spēja vispirms izdzīvot un attīstīties, beigās valdīt par šo pasauli, un mēs varam attīstīties arī šodien. Un gatavojoties šim fórumam, domājot par Latviju 2050, es arī secinu, ka šie 2 apstākļi, kas tajā grāmatā ir minēti kā veiksmes faktori Homo sapienam, noteikti mums arī noderētu. Pirmām kārtām tā ir spēja sadarboties un uzticēties. Un šeit es domāju noteikti, ka spēja sadarboties ne tikai ar sev pazīstamiem cilvēkiem, bet arī ar nepazīstamiem, par spēju sadarboties ne tikai sabiedrībai ar valsti, bet arī valstī ar sabiedrību, sabiedrībai ar uzņēmējiem, uzņēmējiem ar valsti, valstī uzticību uzņēmējiem. Šie visi apstākļi, man liekas, ir noteikti atspēlējās arī šajā. Un otra lieta - spēja nosapņot un stāstīt stāstus, kas man asociējas to, ka arī tajos senos laikos cilvēki spēja tomēr, Homo sapiens, mūsu tālie senči, spēja nosapņot vīziju, par ko mēs gribam sasniegt, un iekš šīs vīzijas mērķu
mērķu uzlikšana spēja apvienot cilvēkus vienu mērķu vārdā. Ja? Nu, labi. Šī fóruma tēma ir cilvēku kapitāls, bet to noteikti nevar skatīties atraut no finanšu kapitāla. Un tas ir noteikti svarīgs aspekts, ja runājam par attīstību valstī un uzņēmumiem kopumā. Ja? Starp finanšu kapitālu un cilvēku kapitālu pastāv tieši miedarbība, un tas darbojas spirālveidīgi. Tā, piemēram, finanšu kapitāla veiksmīga vairošana, ja piesaist ļauj uzņēmumiem kļūt lielākiem, investēt vairāk produktivitātē, inovatīvāk, kļūt, augt lielākiem, tiekties augstāk vērtību ķēdē, tādējādi piesaistot cilvēku kapitālu un arī investējot tajā, un arī pie tam vēl noteikti arī daloties ar kapitāla augļiem. Un turpmāk es iedošu vairākus tādus interesantus perspektīvas, ja, kas domājot atkal par Latviju, kur mēs esam patreiz, un domājot par nākotni, noteikti jums izraistīs pārdomas un secinājums. Ja. Uzņēmumiem ir jāgrib kļūt lielākiem. Pastīsimies, kur mēs tagad patreiz esam, ja runājam par uzņēmumiem. Šie ir visi Latvijas uzņēmumi, tie, kas ir daudz maz aktīvi, iesniedz savus pārskatus. Mums ir ap 109 000 uzņēmumi. Jūs redzat apakšējos stabiņus, tad uzņēmumi ar apgrozījumu 50 000, mums ir 65 000 uzņēmumu Latvijā. Līdz miljonam vēl 35 000. Vienmēr sakot, 90 000 uzņēmumu no 109 000 mums ir uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 1 miljonam. Kas varbūt absolūtos skaitļos paši par sevi nebūtu nekas slikts, ja nebūtu sekojošais. Mēs pastamies uz īpatsvaru ar lielie uzņēmumi un vidējie uzņēmumi Latvijas ekonomikā, tad nāks secināt, ka apgrozījumu virs 50 miljoniem mums ir tikai 218 uzņēmumi. Tālāk paveroties no 20 līdz 50, jūs paši redziet 377. Lielākie vilcēji šajā ekonomikā ir 600 uzņēmumi. Arī tas varbūt nebūtu nekas slikts, ja nebūtu viens tāds aspekts, ka tas, ko mēs neredzam, ir šī dinamika. Šie mazie 90 000 virzās lēnām augstāk tajos vidējos un lielajos. Un kāpēc ir uzņēmuma lielumam, finanšu kapitāla vairošanas ziņā un piesaistes ziņā nozīme? Tādi pašsaprotami apstākļi kā lieliem uzņēmumiem, gan ar savu, gan ar piesaistīto kapitālu, tie var atļauties un arī spēja augt lielāk, produktīvāk un, es jau minēju, virzīties augstāk vērtību ķēdē. Lielāku uzņēmumu, kuriem ir pietiekoši gan finanšu kapitāls, gan finanšu, cilvēku resursi, ja, var atļauties eksperimentēt gan jauniem produktiem, gan servisiem. Tie var ieguldīt inovācijās. Ja. Un kas ir būtiski atšķirībā varbūt no maziem uzņēmumiem, tie to var darīt, varbūt nepazaudējot vai neietekmējot savu pamatu biznesu, kas pašlaik ģenerē. Pretēji mazajiem, jebkuras kustības pa labi, pa kreisi var novest pie esošā biznesa stabilitātes zaudēšanas. Par produktivitāti es jau minēju, un šeit arī tabulā var apskatīties dažus rādītājus, kas liecina, ka lielumam ir nozīme. Ja? Kaut vai tādi rādītāji kā peļņu uz darbinieku vai vidējā brutā alga, ko var lielāku uzņēmumu pretēji mazākiem samaksāt. Ja? Tie ir visnozīmīgi aspekti. Un atkal atgriežoties pie mana vēstījuma tēmas, uzņēmuma lielumam ir nozīme. Kas ir interesanti un vēl izpētes vērts, jūs redzēt šeit vienu tādu skaitli, 90% uzņēmumu ir viens īpašnieks. Jāsaka tā, ka te var būt maza statistikas kļūda, jo nav tik viegli pieejami šie dati Latvijā, bet es domāju, tā kļūda nav tik liela, un tas tikai parāda to, cik mēs esam viena uzņēmuma ekonomika, viena uzņēmēja ekonomika. Ejam tālāk. Ja runājam atkal par kapitāla vairošanu, pelnīšanu un piesaisti, interesanti paskatīties, kā mūsu ekonomika izskatās tieši no pelnīšanas. Šie ir visi uzņēmumi, kas ir virs 50 000, tie vilcēji, kā viņi sadalās pa tautsaimniecības nozarēm. Mēs redzam, ka lielās 3 ir apstrādes rūpniecība, vairumtirdzniecība, lauksaimniecība, mežapstrāde. Bet kas šeit ir svarīgi?
ir, ka jāskatās no potenciāli pievienotās vērtības prizmas. Un domājot atkal par kādu Latviju, kāda šī struktūra iztīsies nākotnē, ja, noteikti svarīgi ir šī pievienotā vērtība, ko uzņēmumi katrā no nozarēm rada. Un ja tā iedziļinās vispārīgi, un, protams, ir arī izņēmumi, katrā no šīm nozarēm ir augsts pievienotas vērtības uzņēmumi. Bet, ja vidējā temperatūrā skatās, tad šīs nozares apstrādes rūpniecība, piemēram, 60% no apstrādes rūpniecības šajā statistikā ir iekšā pārtikas apstrāde, pārtikas ražošana un kokapstrāde, kas ir relatīvi vidēji un zemes pievienotas vērtības. Tā pašā laikā vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, lauksaimniecība un tā tālāk ir vidējas un zemākas pievienotas vērtības nozars. Ejam tālāk par investēšanu. Parunāsim par investēšanu. Vai mēs investējam, vai uzņēmumi investē? Un, protams, jautājums vienmēr, vai var atļauties, ja? Kas ir tāds relatīvs jēdziens. Mēs salikām kopā visas Latvijas uzņēmumu bilances, ja? Kā tas izstāsta. Šeit ir visi uzņēmumi, visi tie 109 000. Par pēdējo gadu nav pieejami dati vēl 2003. Bet es domāju, ka tie iztīsies vēl labāk, redzot to, kas mūsu bankā notiekas. Pirmkārt, šo 4 gadu laikā mēs esam kopā nopelnījuši 14 miljardus, 11 no tiem palikuši ir uzņēmumos, kas ir būtiski un labā ziņa, ka pašu kapitāls, jūs redzēt, ir tuvojās 50%. Savukārt, iespējams dažādu apstākļu ārējo dēļ, atcerieties, Covid bija, karš sākās, ja? Šie investīcija īpatsvars, kas ir ilgtermiņa ieguldījumi, ja, ir samazinājusies absolūtos skaitļos, ir samazinājusies arī ilgtermiņa saistības, ja, pieauguši ir apgrozāmie līdzekļi absolūtos skaitļos, un kas būtiski ir pieaugušas ir naudas apjoms pa veselu 50%, ja, nauda noguļās kontos. Kas ir vēl būtiski, un pie kā es atgriezīšos, ir par saistību līmeni, ja, Latvijā visus uzņēmumus saliekot kopā, mēs esam ļoti, ļoti zemā saistību līmenī. Un šeit domājot par saistību, ja, piemēram, bankas aizdevums kā potenciāls plecs attīstībai, mēs esam 8 mēnešu peļņas līmenī. Tas ir ļoti, ļoti zems rādītājs. Par investīcijām paturpinot, ja, šeit ir arī 21 000 Latvijas uzņēmumi, kas ir kredītspējīgi, tie vilcēji lielākoties, kas pārklājās ar iepriekš jau minētajiem. Kas noticēs pēdējos gados tieši ar investīcijām? Mēs esam labi pelnījuši, pat EBITDA marža, nosaucot vienkāršākā valodā EBITDA, tā ir peļņa, ja, pirms nodokļiem procentu maksājumiem, bet sauksim to par peļņu. Mēs esam pelnījuši daudz vairāk, bet vai mēs esam investējuši, ja? Šeit tas sarkanais izceltais rādītājs investīcijas pret šo EBITDA rādītāju ir samazinājušās un pat palikušas uz vietas. Mums liekas, arī par 2003. Būs līdzīgi. Kas šeit ir būtiski, mēs paskatījāmies tuvāk par tādu apstrādes rūpniecību. Ja? Tur ir ļoti izteikta aina atšķirības starp lielākiem uzņēmumiem un mazākiem. Ja? Lielie turpina aptuveni 30 līdz 40% līmenī investēt, savukārt mazie, kas ir lielākais īpatsvars, tas rādītājs ir nokrities līdz 13% no peļņas. Ja? Līdz ar to atkal atgriežoties pie tā, domājot par Latvijas attīstību tālāk, izmēram šeit lielumam ir un būs nozīme. Ejam tālāk, paskatīsimies par saistību plecu, kas uzņēmumam, kā jau minēja, investīcijām un tālāko attīstību, ja, ir būtisks. Kā jau minēju, mēs esam ļoti, ļoti zemā līmenī. Mēs pat jokojam, ka vidējā latviešu 3. hobijs ir izvairīties no kredīta saistībām. Pirmie 2 ir kāda nojausma, kas ir pirmie 2. Straujamas kundze smaida, varbūt nojauti. Pirmie 2 esot atkarībā no gada laika, pirmā kūla vai pēdējais ledus. Atkarībā no kāds tas gada laiks ir. Jā. Bet, ja pie nopietnā, tad šo bildi noteikti esat jau redzējuši vairākas reizes. Tas ir saistību līmenis, ja runā par IKP uzņēmumiem un privātu personām. Mēs redzam, lietuvieši nav nekur tālu tikuši. Ja? Neticiet tiem stāstiem, kad viņi ir izrāvušies daudz priekšā tieši pateicoties kreditēšanai aktīvai. Viņi nav nekur daudz tālu tikuši. Bet lai vai kā, kas ir interesantāk, ja? Mēs salikām kopā saistību īpatsvaru pa uzņēmumiem, viņu apgrozījumu, pasegmentējot viņus starp apgrozījumu un arī nozarēm. Ja?
Ko es gribu šeit izcelt, te var pavadīt ilgu laiku un analizējot un skatoties, bet kas šeit arī viegli ir uztverams pirmām kārtām. Jā, un saistība īpatsvars nozīmē ne tikai tas, ka ir banku kredīts vai nav banku kredīts, tas nozīmē arī kapitāla piesaistes potenciāls. Kapitāls var būt kādā piesaistītā veidā, kaut vai cita veida aizdevuma veidā. Un tas ir viens no indikatoriem, kur varbūt ir izaicinājumi vai arī iespēja. Ja? Dažas ir kapitāla intensīvākas nozares, dažas ir mazāk, dažas varbūt parāda šeit problēmas. Kur ir pirmais stabiņš? Tie ir uzņēmumi no 50,000 līdz miljonam, kur ir tas īpatsvars, mēs redzam, stabiņš samērā sarkans. Ja? Katram varbūt piektajam ir tikai kāds saistība plecs. Lauksaimniecībā ir daudz, tomēr savukārt, ja skatāmies par nozarēm, ja, šeit izlec ārā būvniecība, kur Latvijā ir ļoti daudz uzņēmumu, teiksim, 2000. Te ir 2000 uzņēmumu būvniecībā, bet zinot tās izaicinājumus, kas tur ir, un runājot par kapitāla piesaisti, ja, tas sektors tomēr mums liek padziļināt skatīties, vai tur viss ir kārtībā vai nevaram labāk. Vēl viens kapitāla piesaistes veids ir Rīgas fondu birža vai kapitāla tirgus. Un es redzu, šeit auditorijā pat ir 2 uzņēmumu pārstāvi, kuri no 12 palikušajiem ir. Turamies, mums vajag, lai jūs turaties, bet mums vajag arī jauns. 10 gadu laikā mēs esam no 30 nobraukuši uz 12, bet es kā nelabojams optimisms uz šo komentēju, ka mums ir ļoti liels potenciāls izmantot kapitāla tirgu. Un, tur nevajag, viens ir mērogam ir nozīme, ja, bet tur ir citi saistītie jautājumi. Ja, kad kapitālu daudzkārt uzņēmumi var piesaistīt savādā veidā, kāpēc viņam mocīties, iet uz biržu un tā tālāk. Jānis no Virša kompānijas droši vien pastāstīs savu redzējumu. Un visbeidzot, atgriežoties pie paša sākuma, es gribēju vēl vienu slaidu parādīt, kas arī var likt mūsu diskusiju, paneļa diskusijas kolēģiem padiskutēt, bet man noteikti tas lika daudz aizdomāties. Ja? Par spēju apvienot kapitālu. Mēs redzējām, cik daudz ir viena īpašnieku uzņēmumi. Ja? Viens no veidiem ir apvienojamies, augam lielāki. Otrs veids mums ir noteikti, mēs spējam nopelnīt, paši redzējāt, ja mēs spējam nopelnīt, vai tas kapitāls, kas ir nopelnīts, viņš atgriežas tālāk ekonomikā, pelnot tālāk kapitālu. Kā mums ir veicies? Un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir ieguldījumu fondi, alternatīvi ieguldījumu fondi, kur uzņēmumi vai citi savu nopelnīto naudu liek atpakaļ iekšā ekonomikā. Ja? Un atkal es kā nelabojams optimists redzu šo slaidu, ka mums ir ļoti liels potenciāls arī atgriezt naudu, kas ir nopelnīta, viņu apvienojot, ne tikai skatoties savas viensētas perspektīvā, bet arī apvienojot kaut kam lielākam, nekā to mēs esam darījuši līdz šim. Lūk, atgriežoties pie šiem 2 iemesliem, kāpēc tas homo sapiens bija tik veiksmīgs pretēji citām sugām, man liekas, ka ņemot vērā, kur mēs gribam būt, šie 2 principi, aspekti, iemesli, nosauciet, kā jūs to gribat, spēlēs nozīmīgu lomu Latvijas nākotnē. Paldies par uzmanību. Paldies Intam. Man liekas, ka ļoti daudz retorisku jautājumu, ļoti daudz pārdomu raisošu jautājumu, un tieši tāpēc tad es aicināšu sava paneļa panelistus padiskutēt par to, kā tad vairot to sadarbošanos un uzticēšanos un kā sasniegt to mūsu izrāvienu. Un šoreiz manā panelī aicināšu uz skatuves Aju Ziceri, Finanšu ministrija, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore. Aja, paldies! Un vēl Aija Brikša, Latvijas bankas finanšu pratības daļas vadītāja. Jānis Vība, akciju sabiedrības Virši valdes priekšsēdētājs. Un Ģirds Rungainis, Prudentī partneris, biedrības Latvija Formula 2050 valdes loceklis un arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis. Man ir ļoti dažāds panelis, un es priecājos, ka ir pārstāvēti gan uzņēmēji, gan arī mūsu politikas veidotāji un uzraugi. Tā kā droši vien liels paldies, un sāksim tad to diskusiju.
Un es gribētu iesākt ar to, ka mēs redzējām, ka mums ir milzīgs potenciāls, milzīgas iespējas. Kā teicām, ir liels optimisms, jo ir no kā atspērties un no kā sākt. Un varbūt iesāksim ar to, ko tad mēs katrs redzam kā tādu, varbūt nezinu, kas tad mūs attur no tās spējas augt, vēlmes augt un varbūt tādas aktīvas sadarbošanās. Un es iesākšu attiecīgi varbūt tad ar uzņēmējiem un tad došu tālāk vārdu. Ģirt, kā tev liekas, kāds tad izskatījās tas ekonomikas struktūra un kā tev liekas, kas ir tie bremzējošie faktori? Izdot visu tekstu, tā teikt. Es domāju, ka mēs paspēsim noteikti vairāk kārt var iedot sākumu. Te jau ļoti daudz, kas labs tika pateikts. Skaidrs, ka problēma ir struktūrā ekonomikas. Ja mums nav šīs darba vietas, kuras spēj maksāt pietiekami augstu algu, tad ir kā ir. Un šos darba vietas nav, tāpēc, ka viņas kaut kādu iemeslu dēļ nespēja uzņēmēji radīt. Protams, liela vaina tur ir vēsturē. Mēs, salīdzinot ar kaimiņiem, pārāk ilgi pavadījām, 20 gadus pavadījām pārdalot to iepriekšējo mantu, un pa to laiku Leiši un Igauņi faktiski noplūca zemos augļus, un mums izveidojās virkni institūciju, kas traucē darboties. Un, kopš tā laika tad iestājās dišķibele un visas sekojošās lietas izrādījās, ka tie biznesa virzieni, ko mēs bijām izvēlējušies. Mēs izvēlējāmies principā turpināt atražot vēsturiskos Latvijas to vēsturisko lomu Krievijas impērijā, Krievijas impērijas loģistikas, teiksim, tāds mezglu punkts. Un izrādījās, ka orientācija uz Krieviju un viņas preču izaivielu un naudas tranzīts ir neperspektīva virziena. Vienkārši tas, ko mēs domājām, uz ko mēs izbrauksim, izrādījās, ka tas ir strupceļš. Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kas meklēja virzienus faktiski konkurētspējīgās un brīvās pasaules virzienā. Un, kamēr notika tā pārdale, tad pārdales ekonomikā, kā jau tas tika publiski skaļi paziņots no pārdales, kas saka, domas gigantiem, bija lielākā idiota katra politika. Un lielākai idioti katra politikai attiecīgi bija arī attieksme pret izglītību, zinātni, vispārējo, un viņi gatavo idiotus palielam. Vai cilvēkus, kas gribēs mazas algas, ar kuriem, restīvi, mēs 20 gadus gatavojāmies citai pasaulē. Un tad lēnām, tagad 10-15 gadu laikā ir izrādījies, ka, diemžēl, mums jādzīvo šī pasaulē. Un tas, ko tu, Ģert, saki, tā ekonomikas struktūra, pirmkārt, varbūt ne tās nozares, otrkārt, varbūt arī izglītības sistēma. Ja? Tā kā mēs esam mazliet nokavējušies, vajadzētu kaut kā prioritizēt, tad, kurās nozarēs un kā varbūt to struktūru nevis pārdales ekonomikā, bet vairāk virzīt tādā radošā un izaugsmes ekonomikā. Bet es tad varbūt iešu tālāk, Jāni, viens no uzņēmumiem, kurš ir biržā un ļoti pozitīvi un aktīvi, un mums tiešām par to ir milzīgs prieks. Kas pēc tavām domām tomēr joprojām bremzē to kapitāla apvienošanos, un kas bremzē to, ka mēs negribam īsti iziet no tās viena uzņēmēja vides? Es domāju, ka no tās prezentācijas man vismaz aizķēra 2 tie slaidi, kur pirmais bija kapitāla tātad apjoms mūsu biržā un arī uzņēmumu biržā. Tas ir, tā tendence ir diezgan pesimistiska, lai arī mēs, protams, vienmēr cenšamies uzsvērt tos pozitīvos stāstus pēdējos gados, bet kopumā mēs galīgi neesam tur, kur mums būtu jābūt. Un otra lieta, kas man likās diezgan depresīva, ir par parādu saistībām. Tātad gan uzņēmumiem, gan privātpersonām mēs esam ļoti zemā līmenī. Un mēs zinām, ka ja nav ekonomikā kapitāla plūsma, tad par kādām tur papildus izaugsmēm un darba vietām mēs varam runāt. Bet, ja tā konkrētāk, man liekas, ka mums tā problēma nedaudz arī valstiski ir, ka mums ļoti patīk pateikt kaut kādus nodomus, un tad tā rīcība neskapēc vai nav, vai ļoti lēna.
Jo man liekas, ka valstī tas nodoms ir principā diezgan bijis ok attiecībā uz valsts uzņēmumu kotāciju biržā. Tad mēs visi zinām, ka 27. gadā ir tā ambīcija, ka 9% no IKP tad būtu jābūt kapitalizācijai, kas atrodas biržā. Kapitalizācija tātad ir uzņēmuma akcijas, kas tiek kotētas biržā. Un pašlaik savukārt pēdējos mēnešos mēs redzam, ka, ja sākumā mēs ļoti drosmīgi teicām, ka ejam uz tiem 9%, mums būs 20 vismaz uzņēmumi valstiskie, kas ies iekšā. Palabojieties, kļūdos, man liekas, pēdējās dienās mēs runājam par 2 varbūt potenciāliem, kas tur būs. Un mēs runājam par to, ka ir jau pagājis, man liekas, gads kopš šīs ambīcijas, kas reāli izdarīts, manuprāt, nav tā, ka baigi daudz. Un tā pārliecība, ka tajā 27. gadā mēs nonāksim pie tiem 9%, vismaz man viņi ir ļoti piezemēti, jo nav tās rīcības. Un trešais, par to mūsu tādu nedaudz mietpilsonisko gēnu, jo skatāmies Lietuvu, Igauniju, īpaši Igauniju. Tur uzņēmējiem nav bailes dalīties ar kapitālu, ar savām akcijām, ar citiem starptautiskiem fondiem un tādā veidā palielināt šo ambīciju un kapitālu un iet uz priekšu. Lietuviešiem varbūt arī kaut kādā mērā, latvieši kaut kā tomēr tādi viensētnieki, vai ne? Mēs tomēr gribam turēties pie tām savām daļām, tās ambīcijas mums ir bišķi piezemētākas, tad mēs esam, diemžēl, kaut kādā mērā neizmantojuši to potenciālu, kas patiesībā ir ļoti augsts, tikai vajag droši vien no valsts puses nākt tiem instrumentiem. Te man laikam ļoti plūstoši gribās prasīt, Aija, tev, pārstāvot finanšu ministriju. Redzam, ka tā iespēja ir. Pirmkārt, mēs redzam, ka kontos ir ļoti daudz brīvo līdzekļu. Latvijas sabiedrībai 18 miljardi brīvo līdzekļu, kurus varētu likt lietā un iesaistīt, lai tas kapitāls ne tikai tiktu ieguldīts, bet arī efektīvi un paliktu šeit un darbotos. Otrkārt arī, kā mēs labi redzam, mēs neesam bijuši pietiekami aktīvi, lai mēs iesaistītu sabiedrību uzņēmēju darbībā kaut vai caur biržu un caur akciju pirkšanu un aktīvu sabiedrības līdzdalību. Kāds ir tavs skatījums uz šo? Jā, varbūt iesākumā tiešām tas... Jau iesākumā sāki stāst par to, vai mums jāsāk ar cilvēkiem, vai mums jāsāk ar finansēm, tad šeit par finanšu tirgu runājot, mums ir šīs finanses, kuras netiek liktas lietā. Pirmkārt, viens ir noguldījumi bankās iedzīvotāji, un vēl papildus varētu pielikt klāt fondēto pensiju līdzekļus, kas ir aptuveni 7,5 miljārdi, kas ir tiešām ilgtermiņa nauda. Ja depozīti ir īstermiņa nauda, tur vēl varētu filozofēt, vai tie cilvēki varbūt varētu efektīvāk to naudu ieguldīt un dabūt lielāku atdevu, tad šeit mums ir 7,5 miljardi jau uzkrāti sistēmā, kas ir ilgtermiņa nauda, bet kur viņi aiziet tur, kur ir attīstītāki kapitāla tirgi un pelna citā ekonomikā. Tas ir forši, un man prieks, ka tā nauda pelna, bet man gribētos, lai lielāka daļa no tās naudas pelnīt arī Latvijā un veicināt šīs investīcijas. Attiecīgi, ja mums šī nauda, tā problēma nedaudz arī sasaistās ar to uzņēmumu stāstu. Ja uzņēmums grib strādāt tikai ar savu naudu, tad viņš spēja dabūt to izaugsmu tikai tik lielu, cik ir tā viņa nauda. Neaizņemoties, nepiesaistot citur, šī nauda nekad nestrādās. Tāpēc arī no finanšu ministrijas puses mums arī liekas, ka izmēram ir nozīme attiecībā uz kapitāla tirgu. Ir fantastiski, ka tur ir tādi uzņēmumi kā Virši un citi, bet viņi nespēja iedot to mērogu. Un te mēs atpaliekam no kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem, kuriem kapitāla tirgus arī uz globālā mēroga nav tik liels, bet viņš ir lielāks, aktīvāks. Un tas, ko mēs redzam, starpība viņiem ir trešdaļa ir valsts kapitāls biržā, mums ir precīzi 0. Tāpēc mēs veicinām šo debati un runājam par valsts uzņēmumiem biržā. Tā nav jauna debata. Šobrīd mēs esam laikam tuvāk kaut kādiem reāliem lēmumiem kā jau kad, bet tad droši vien jāsaka arī valsts un valsts kapitāla daļa turētāju jomā. Mēs esam tie paši latvieši viensētnieki. Mēs gribam paši turēt savu kapitālu, mēs gribam visu kontrolēt paši, bet no efektivitātes viedokļa, no tā, ka nav visa valsts nauda jātur tajā uzņēmumā, tu var daļu naudas atbrīvot, var piesaistīt un augt, tas ir svarīgi.
Ja mēs šobrīd esam jau pirmo, tā teikt, izvērtējumu ar uzņēmumiem izskatījuši, ir atsevišķi uzņēmumi, kam ir augstāka tā gatavība. Es pati gribētu daudz garāku sarakstu, gan valsts, gan privātajā jomā, mēs arī šo privāto, bet te ir svarīgi mainīt uztveri gan tiem privātā sektora uzņēmumiem, gan arī tiem valsts lēmumu pieņēmējiem. Un, ja mēs kaut vienu to uzņēmumu dabūsim biržā un redzēsim, ka tas var sekmīgi strādāt, tas noteikti mainīs arī šo domāšanas veidu, jo šobrīd tieši tā, arī valsts uzņēmuma pusē un valsts uzņēmuma kontrolējošo iestāžu, institūciju, pārvaldītāju pusē ir jautājums, kāpēc uz biržu nav lētāk aiziet uz valsts kasi? Bet vislētāk ir nedarīt neko, un tad mums neviens neko nevarēs pārmest. Te es laikam paņemšu no tevis to domu, ka jāmaina attieksme, bet man liekas, attieksme mainās arī caur zināšanām. Un droši vien, ka tad es pāriešu un jautāšu Aijai, kas pārstāv Latvijas Banku un Finanšu pratību, un šos jautājumus. Kā jūs vērtējat, kāda ir tad tā latvieša vai Latvijas iedzīvotāja pratība, zināšanas, katra indivīda un varbūt arī uzņēmēja pratība, saprast, kā tai naudai likt strādāt un kāpēc viņai likt strādāt un kādēļ man ir jāapvieno kapitāls. Jo, man liekas, tur jau attieksme ir tāds pakārtots jautājums, ja nav tās pietiekamās izpratnes un zināšanas. Kā mums klājas šajā jomā? Jā, mēs savā pusē pētam un mēram to, kā cilvēka kapitāls spēja akumulēt finanšu kapitālu. Un mēs to darām gan individu līmenī, novērtējot, kāds ir viņu finanšu zināšanas, prasmes, uzvedība un arī attieksme citas starpā. Un mēs analizējam arī, kādas ir uzņēmēju. Mēs vairāk skatāmies uz mikro, mazo, vidējo uzņēmumu segmentu, kādas ir šo uzņēmumu īpašnieku un vadītāju zināšanas un prasmes pārvaldot savu uzņēmumu. Tā kā finanses un arī savas personiskās. Un tad tie galvenie secinājumi, sākot ar iedzīvotāju finanšu pratību, ir tāda, ka mēs finanšu pratības indeksā, ko mēs mēram reiz 3 gados, sasniedzam 61% no 100% rezultātu, un tas ir nedaudz vājāk nekā vidēji OECD dalībvalstīs. Tas kopumā būtu tā kā plus mīnus ok, bet tas, ko mēs redzam arī šajos rezultātos, ka ir jomas, kurās Latvija ārkārtīgi būtiski Latvijas iedzīvotāji atpaliek no citu valstu iedzīvotājiem, un galvenā tēma un joma tad pirmkārt ir iedzīvotāju zināšanas un prasmes plānot ilgtermiņā finanses. Tas ir ieguldīšana un pensijas kapitāla veidošana. Un tur mēs tiešām ļoti būtiski atpaliekam gan no savām kaimiņu valstīm, un tad otrs jautājums, tad mēs šo naudu bieži vien, kas mums stāv noguldījuma kontos, atdodam arī šiem finanšu krāpniekiem. Un tā ir otra tēma, kas, protams, kur Latvijā arī izskatās būtiski sliktāk, teiksim, OECD dalību valstu arī uz mūsu ne tālu esošo kaimiņu fona. Bet, ja mēs skatāmies, līdz ar to es teiktu tā, iedzīvotāju finanšu pratība noteikti šobrīd ilgtermiņā ierobežo viņu spēju akumulēt viņu individuālās finanses ilgākā termiņā, tā, lai viņi spētu nodrošināt sevi šodien, krīzes situācijā un ilgā termiņā paredzamās dzīves situācijās, kā piemēram pensijas vecums. Un no rīta bija mums gana biedējoša statistika par to, ko mēs nevarēsim pensijas vecumā izdarīt. Bet otra tēma ir uzņēmēji, kuri savukārt no 100% sasniedz vidēji 71% mūsu indeksā. Tā kā mēs analizējam arī viņu zināšanas un arī viņu prasmes pārvaldot savu uzņēmumu finanses. Tur tā bilde arī kopumā uz OECD dalību valstu fona ir labāka. Un šeit, ja mēs pieskaramies jomām, kuras ir izaicinošākas uzņēmējiem, tad viena no jomām ir alternatīvie finanšu piesaistīšanas veidi, ko mēs arī, es domāju, ka šeit identificējam vispār. Bet tā teikt, ka tieši uzņēmumu nezināšana vai neprasme pārvaldīt savu uzņēmumu, savas finanses, es teiktu, tas nav galvenais potenciāli ierobežojošais faktors. Iespējams, tā tiešām ir latviskā pieticība. Pieticības līmeni mēs nevēram, bet varbūt, ka mums vajadzētu. Un kā liekas, vai izglītības sistēma patreiz nodrošina to, lai varbūt uzlabotu tieši tā individa finanšu pratību?
kopumā ne individi, ne arī potenciālos uzņēmējus. Es domāju, viņi tomēr līdz galam nesagatavo. Un, man tas, ko šobrīd redzu, ka finanšu sektors ļoti daudz lāpa šobrīd izglītības sistēmas un sektora caurumus, gan privātās institūcijas, gan nevalstiskās institūcijas, gan valsts iestādes ļoti aktīvi nodarbojas ar to, lai piedāvātu visu vecumu iedzīvotājiem šo finanšu izglītību, bet viņi automātiski nenāk no izglītības sistēmas. Un tas ir jautājums, vai mums valstiski liekas būtiski tas, vai cilvēki ir izglītoti par to, kā veidot savu finansiālo labbūtību, vai arī mēs kaut kādu iemeslu pēc ceram, ka viņi to iemācīsies paši. Un tad tas, kā viņi to iemācās paši, viņi iemācās paņemot pirmos ļoti dārgos kredītus un veicot savus pirmās neveiksmīgās investīcijas. Jautājums, vai nav tomēr labāks veids, kā mēs varam sistēmiski sagatavot iedzīvotājus, un arī šobrīd realitātē nevalstiskais sektors, šeit, es domāju, piemēram, Junior Achievement Latvija un tā tālāk ir tie, kas strādā un lāpa caurumu par jaunu uzņēmumu veidošanu. Līdz ar to abās jomās, tur noteikti ir milzīgs arī potenciāls, arī mūža izglītībā ir liels potenciāls, un arī neformālajā izglītībā ir potenciāls pieskarties arī šīm tēmām, kuras nemazāk būtiskas mūsu labklājības un labbūtības veidošanai ir. Tad man liekas, tas viss saistās ļoti, ļoti kopā, un es pat nezinu, uz kuru pusi vairāk to sarunu virzīt. Jo mēs redzējām, ka jo uzņēmumu kapitāls ir lielāks un jo ir lielāks darba devējs, jo vairāk darba devējs ir spējīgs maksāt atalgojumā, līdz ar to arī katrs mūsu cilvēks, iedzīvotājs ir spējīgs vairāk uzkrāt, ieguldīt sevi, tā kā attīstīt sevi un padarīt sevi tādu stiprāku pret dažādiem satricinājumiem. Un ņemot vērā mūsu patreizējo ģeopolitisko situāciju, man liekas, valstī tas ir kritiski svarīgi saprast, ka mēs esam tieši tik ievainojami, cik katrs indivīds. Tātad individam būtu jāsāk ar to, ka ir zināšanas, jāspēj ieguldīt sevi. To mēs varam izdarīt, ja tie uzņēmumi aug, vai ne, un ir tā uzņēmuma izglītība. Jāni, lūdzu. Jā, es pavisam īsti piemēru par to finanšu pratību turpinot. Praksē, man liekas, vislabāk strādā tiešām tie konkrētie piemēri, kas sāk kotāciju. Es vienkārši gribēju pieminēt, ka uzsākot mums IPO ceļu, mums piesaistījām 10 000 investoru, un vismaz mūsuprāt pusi, tā bija pusē no investoriem pirmā pieredze kapitāla tirgos, un tad jau tur nedaudz arī ironiski, bet mums reāli daudz klienti nāca mūsu stacijās un prasīja man lūdzu 5 akcijas vai 10 akcijas. Ja? Un tad tu sāc skaidrot, ka tas tā nav varbūt tik vienkārši, tur vērtspapīrkonts un tā. Bet tas takeaways, man liekas, bija par to, ka ir jābūt šiem piemēriem, un tad tā pratība arī sāks arī paaugstināties. Un tā es arī piekritīšu, arī to es esmu vairāk kārtīgi uzsvērus, ka man liekas, ja mums būs vairāk uzņēmumu biržā, un mēs nerunājam par to, ka mums valsts kapitāla sabiedrības ir pilnībā jāprivatizē un jādod privātam kapitālam, bet pietiktu ar 10%, tad arī iedzīvotāji iesaistītos un censtos izprast, kā tad tas uzņēmums, kurā es esmu ieguldījis, kā tas uzņēmums strādā, kā tas uzņēmums pelna un kā mans ieguldījums nes man augļus. Ja? Līdz ar to arī tādā veidā mēs droši vien radītu to sabiedrības aktīvo daļu un arī mācītu to finanšu pratību. Bet, Ģirt, mēs iesākām par tām nozarēm un nonācām pie tā, ka jo mēs būtu stiprāki un lielāki, jo mēs vairāk varētu ieguldīt katrs uzņēmējs tajā individā, ja? Un tad arī mūsu cilvēki kļūtu stiprāki. Bet ko tu teiktu, kas ir tie risinājumi, lai mēs to ekonomiku tiešām mazliet iegrieztu tajā augt gribā un pelnīt spējā, ja, lai mēs kļūtu lielāki. Ja. Viens ir, ko mēs nokavējām, bet ko tagad? Tur ir, es domāju, daudz faktori. Ir varbūt tādas vairāk makro lietas. Jo viens ir šis te birokrātisms. Ja? Respektīvi, kapitāls un vietā mums ir birokrātisms, principā, pārmērīgs sloks. Diemžēl tas ir raksturīgs visai Eiropai. Mēs jau šeit tik pieminēts tas, ka Eiropa zaudē globālajā konkurētspējā ASV un Āzijai. Un, attiecīgi, mums būs par to jāmaksā arī, kas ir ne tikai no savu viedokļu, bet arī no visas Eiropas viedokļu, jo tur mēs pārdodam galvenokārt to produkciju, ko mēs ražojam un radam lielā mērā vai palīdzi. Bet līdz ar to lokāli šeit
būdami mazāk par 2 miljoniem šī teritorijā, visi caur 2 vai 3 cilvēkiem pazīstami vai rados. Ja, mums, protams, nevajag darboties pēc Francijas vai Vācijas birokrātijas schēmām. Mums ir jāatrod veidi, kā to izdarīt efektīvi. Un, ja mēs to nedarām, tad mēs neizmantojam tās priekšrocības, kas mums ir. Līdz ar to administratīvā regulācijas un šī nodokļu režīma mērķtiecības uzlabojumi. Šobrīd ir skaidrs, ka birokrāti ražo dažādus lēmumus, regulācijas un vispārējo. Principā viņa mērķis ir bremzēt ekonomikas attīstību un apgrūtināt un padarīt dārgāk, samazināt Latvijas konkurētspēju. Tas ir tas efekts, ko viņi izdara. Viņi, protams, domā, ka viņi kaut ko uzlabo un atsimot kaut kādam sabiedrības grupai iespējams viņi var to pārdot, ja, bet kopumā efekts ir precīzi tāds. Ja. Un valda nekompetence publiskajā sektorā, diemžēl pārāk daudzās vietās. Ja. Neefektivitāte un būtu jāvar šo te uzlabot un vienkāršot. Tas būtu pirmais. Otrs, vajadzētu ņemt vērā tomēr ekonomikas likumus un cilvēku dabu. Un atkal pārāk daudz tiek mēģināts radīt un dzīt kalnā un regulēt lietas, kuras nevajag regulēt. Viņas pašas lieliski saregulējās, ja viņām ļauj. Ja. Vēl viena lieta ir pirms lēmumu pieņemšanas. Pieksim, Lietuvā un Igaunijā trakais printeris apstājās daudz lielākā mērā ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Mums šis printeris turpina strādāt, ražot katrs sasaukums salasās cilvēki, kur principā ir nekompetenti un neizglītot galvenokārt, 2/3 nezinu, kur viņi ir nonākuši Saeimā un sāk ražot likumus un regulācijas lielā mērā. Un uzgrūž viņus cilvēkiem, kas zina un prot strādāt un spēj nopelnīt, ja? Bet tikai sarežģot šo dzīvi. Tā ir tā realitāte. Ja? Līdz ar to pirms kaut ko pieņemt, vajadzētu padomāt, ko mēs to gribam izdarīt. Un saprast, ka ir pirmās, otrās līmeņa sekas, un šīs sekas noprognozēt, būt primortem tā saucamais. Ja? Paskaties, ko mēs gribam izdarīt, kāpēc mēs pieņemam šo lēmumu. Pēc tam nokontrolēt, izanalizēt un taisīt kļūdu labojumu, respektīvi postmortem, kļūdu labojums un iespējams terminēt. Nepieņemt līgumus forever. Mums ir, te jau kā kaut kādā Anglijā, kur mums ir regulācijas tur sakrājušās gadsimtiem, mēs tik īsā laikā esam saveidojuši bezjēdzīgu daudzumu. Ja? Tālāk, monopolizācija, cements, reģips un daudz cits, un medicīna mums, kā saka, ir dārgāko nekā kaimiņiem. Kāpēc? Kā mēs šī valstī iegūtot un ražojot reģips varam maksāt dārgāk nekā Polijā vai cementu? Kāpēc? Vai tiešām tas viss ir kaut kāds tirgus to regulējis? Vai arī tomēr konkurences padomu faktiski soda nevainīgos, bet kā saka, vainīgiem neuzdrošinās tuvoties, kā piemēram medicīnā. Ja? Vai tas fakts, ka mums ir, kā saka, pastarpināts saistīts de facto kvazi monopols medicīnā, nav tomēr kaut kā saistīts ar to, ka mums ir dārgākā un sliktākā izglītība un zemākais veselības līmenis valstī. Ja? Tā kā tas ir jāsamazina. Un tie risinājumi, principā, minēja tos uzņēmumus, ja? Risinājums ir nacionālie čempioni. Mazo valstu ekonomikas attīstās un efektīvi cauri nacionālajiem čempioniem. Nacionālie čempioni ir uzņēmumi, kuriem izdodas atrast zelta dzīslu, un tas nozīmē, ka viņi momentāni faktiski iziet ārpus valsts robežām. Tas ir uzņēmums, kurā nacionālais menedžments kļūst par starptautisko menedžmentu, un nacionālajie kadri iegūst starptautiskā biznesa pieredzi, praksi un prasmes, kuras viņi atnes uz mājas tirgu. Apkārt šīm kompānijām veidojas kompānija Puduris, kas izpilda nacionālā čempiona pasūtījumus lokāli, un tādā veidā kanalizē peļņu un pievienoto vērtību un attīstības iespējas globālajā tirgu, lokālajā tirgu. Šie nacionālā čempioni Latvijā viņi ir, un viņi ir arī gan publiskajā sektorā, kā tas pats Air Baltics, teiksim, kur šobrīd un visu ilgu laiku ir mēģinājumi viņu nogalināt kaut kādā veidā, nevis izprast, ka tas ir nacionālais čempions, kuram ir potenciāls, piemēram, pārvērsties par Austrum Eiropas Ryanair, faktiski. Un viņš varētu veiksmīgi operēt un pelnīt naudu, daļai jau tas notiek, ja? Bet kaut kā valdība nespēja to nokomunikēt, bet arī citi valsts uzņēmumi, bet arī privātā sektora uzņēmumi. Ja? Tā vietā, lai kautos ar lokālo birokrātiju, viņiem ir jāattīstās un jāiet tālāk. Ja? Ja tas ir lielo uzņēmumu līmenī, mazo uzņēmumu līmenī, mums ir mikro, es teiktu, problēmas. Mēs jau te runājam par to, ka jāizliedz būt vairāki latviešu sakām vārdi. Pirmais ir 7 reizes nomēri, 1 reize nogriez. Jo 21. gadsimta realitāte ir tāda, kad latvietis sāk mērīt pirmo reizi, kā saka, lietuvietis un igauns arī nomēra 1 reizi un nogriež. Pēc tam izmēra, ka nav pareizi, pārmēra,
nogriež vēl vienreiz, izlaiž beta versiju, paziņo visai pasaulē, un pāriet uz nākamo modeli. Mēs turpinām mērīt. Ja? Un tad, kad nogriežam, konstatējam, ka vilcieni sen visi ir aizgājuši, un mēs esam, kas saka, augstā pieturā. Ja? Un tad ir jautājums par labāk zīli rokā nekā mednes kokā, kolēģi arī, kas saka, ierosināja, likvidēt viņu. Nu, es padomāju un pievienojos. Ja? Jo, pilns ar zīlēm mums te. Kaimiņiem kaut kā tā vai citādi, tie meģņi jau sakrājās. Nu tā kā skaidrs, ka es domāju, jautājums ir par iecietību. Zin kā, mums te grūti vienam otru kaut kur aizsūtīt. Pārāk visi mēs esam šajos rados vai draugos, ja? Un mūsu bērni mācās kopā vai var precēties vai saskatīties vai kā savādāk, bet realitātē arī to uzņēmumu veidošanā, lai tu darbotos kopā citiem, jābūt neiecietīgam, bet ir jāmāk to izdarīt tā, lai, kā saka, nenogalina viens otru. Un, jāmācās no ebrejiem, no igauņiem un lietuviešiem, tā tad, tikt galā un pateikt, ja tu nevari un nestrādā, tad tev nepienākās līdzvērtīga daļa visiem pārējiem, tik cik tu vari nopelnīt tā. Paldies, ļoti īsi. Paldies Ģirtam, un te mums fonā uzlikām no mūsu gatavošanās sarunas vairākus tādus atslēgu vārdus. Vienu mēs neesam uzlikuši, bet papildus tiem sakām vārdiem, ko mēs minējām, mums bija vēl tāds grūdmūs velcijus, ja? Jo doma, ka mēs tikai sadarbībā varam to panākt, to izrāvienu, ja? Ka nav tā, ka tur valsts sektors ir tur, un tad uzņēmēja darbība ir otrā pusē, un tad vēl varbūt ir nevalstiskās organizācijas vai uzraugi vai vēl kāds cits. Ja? Tā kā mēs visi esam kopā un visiem ir jādarbojas vienoti. Vienam jāpastumj, otram jāpavelk vienlaicīgi un vienā virzienā. Un vēl tur viens no šiem atslēgas punktiem ir tas uzņēmēja darbības vieglums. Un man liekas, tas ir tas, ko arī Ģirts mēģināja teikt, ja? Par šo birokrātiju, par vieglumu, par to, kā padarīt to sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, tādu vienkārši saprotamu, un es nedomāju, ka valsts sektoram mērķis ir padarīt to uzņēmēju darbību neiespējamu. Es domāju, ka tas vienkārši ir tas efekts un rezultāts, kas nonāk, ja? Jo mērķis droši vien ir katrā gadījumā citādāks noteikti atkarībā no tā, kas tur ir. Vai tā ir uzraudzības mērķis, vai varbūt kāds Eiropas regulas izpildes mērķis, ja? Katrs jau savu mērķi noteikti atrod. Bet, Aija, kā tu redzi, vai ir kaut kādi tiešām reāli praktiski soļi, kā mēs varam tomēr to uzņēmēju darbību vieglināt, ja, lai tas uzņēmējs nejūtas tā, ka labāk es vairāk pa 50 000 neatskaitīšos, jo tad man būs uzreiz PVN deklarācija, ja, varbūt labāk es šito neiesniegšu, jo tad man paprasīs vēl kaut ko. Un protams, ka mēs tādā mazā valstī mums tiešām ir reizēm tā sajūta, ka ir grūti strādāt ar tādiem pašiem noteikumiem, kā varbūt lieliem koncerniem lielajās valstīs. Jā, es noteikti Ģirtam var lielā mērā pievienoties par to, ka šis sloks ir jāmazina. Ne viss, protams, būs tieši manā sfērā iespējams, bet mēs arī no savas puses, tur, kur ir regulējums un uzraudzība, mēs skatāmies, kas ir tās lietas, ko var mazināt, kā to var praksē vienkāršāk piemērot. Bet viena no tām problēmām, lai varētu, vieglāk piemērot pēc būtības, nevis visu precīzi uzrakstīt, ir īstenībā šī kompetence. Un ļoti bieži tajā praksē dažādiem kas man ir bijis, un kad es saprotu, kā tas nonāk, vairāk es ar bankām strādāju, kā tas nonāk līdz bankas apakšējā soliņa ierēdnim, tad ir cilvēkiem, kripsliņiem viss priekšā uzrakstīts. Un tad tas vits vai banka vai vēl kāds cits, viņš tagad velk pēc savu uzrakstītā sarakstiņa. Nav. Šitas ir slikts projekts, jo nav pievienota kopija tur kaut kam. Pasas priekš bankas vai tur iepirkuma sludinājumu tur pareizajā izmērā priekš cita projekta. Līdz ar to te atkal mēs atgriežamies. Bet kāpēc mēs esam tā nobijušies? Kāpēc mēs tā rīkojamies? Noteikti ir jābūt risinājumam. Mums, mūsu uzņēmēja darbības pusē, kā tu saki, bankas sektorā, mēs sakam, ka latviets ir nobijies lietuvietis. Un tad ir jautājums, kāpēc mēs esam nobijušies? Jo mums arī tā pieredze droši vien ar visām tām uzraudzībām nav bijusi tā labākā. Kā to birokrātiju varbūt mazināt tādā sadarbībā? Jo, man liekas, tas ir sadarbības jautājums. Tas nav par vienu vai otru jomu.
Tas noteikti ir arī dialoga jautājums, kādā veidā labāk saprast vienam otru, jo nereti no šīs valsts puses, valsts institūciju puses mēs nesaprotam, tad mēs tur labāk visu precīzāk atrunāsim, visu izmērīsim, un kāpēc viņi vispār tā dara? Viņi droši vien mūs grib apkrāpt. Un vai nav arī tā, ka mums vajadzētu kaut kādu atbildību uzņemties, jo droši vien, ja es izlasot šo nezinu, kaut kādu instrukciju, izprotu viņai jēgu un uzņemos atbildību, ka es varu neaizpildīt visus, nezinu, 100 jautājumus, bet aizpildīšu 96 un būs pietiekami, jo tas uz mani neatiecās. Arī tad droši vien kļūtu vieglāk. Noteikti. Tas ir kaut kas, uz ko skatīties. Vai mums vajag precīzi, piemēram, 100 ķeksīši izpildīti, vai mēs, nezinu, veidojam tur 60%, vai tur ir kaut kāds reitings virs zem, tur noteikti var pilnveidot pie kvalitātes. Es noteikti atbalstītu vienkāršību. Varbūt vēl 2 tādi salīdzinājumi ar kaimiņiem par to, kamēr latvietis ir mērījumā 2. Man pieredze lietuviešiem. Lietuvieši tikmēr jau ir izstāstījuši, ka viņi jau to ir ieviesuši, bet praksē mēs esam pilnīgi precīzi vienā un tajā pašā ieviešanas stadijā. Bet mēs vēl mēram, bet lietuvieši jau stāst, ka viņi to ir izdarījuši, kaut arī nekas vairāk. Un ar igauņiem tas bija nedaudz kā joks, bija ciemos vienā juridiskajā birojā Tallinā, un viņi tur mums ir mazs kabinetiņš nodokļu konsultantiem. Saka, kāpēc tikai 2 cilvēki? Mums viss ir tik draudzīgs. Ka mums vairāk nav. Tas, protams, bija absolūts joks, bet tas īstenībā šī sadarbība ar nodokļu administrāciju noteikti arī ir ārkārtīgi svarīgi uzņēmumi. Iepriekšējā panelī mēs dzirdējām ierosinājumu iet ciemos, tā kā ēnošanā, kā pienākums, ka pavadīt kaut kādu laiku uzņēmēju darbībā. Varbūt, ka tā arī mēs varam viens otru vairāk izprast. Es varbūt iedošu arī zālē kādu brīdi. Ir kāds jautājums manam panelim? Jā. Jā, labdien, paldies. Bija ļoti aizraujoša diskusija un emocionāla. Mazliet saistībā ar iepriekšējo prezentāciju un minēto tēmu par biržu un politiskie lēmumi pieņemt, valsts kapitāla sabiedrības iet uz biržu un pareizi arī jūs minējāt, tas dos savu veidu stimulu iedzīvotāju izglītošanai un varbūt patrenēties, jo iespējams viņi skatīsies uz valsts uzņēmumiem drošāk iegādāties. Ja? Bet kas varbūt, skatoties arī šo grafiku, kur mēs redzam, ka privātais sektors pilotē lejā biržā un iet projām. Kas būtu tā recepte, lai kaut kādā brīdī mēs nepamostamies un biržā ir tikai valsts uzņēmumi? Ja? Kā stimulēt un palīdzēt privātajam sektoram, vai tiem, kas bija atgriezties, izpildīt prasības, un kā stimulēt jaunus tirgus dalībniekus tieši no privātā sektora. Jo tas pats Lietuvas piemērs ļoti labi parāda, 30%, fine, viņš ir tā kā stimulators, bet viņš nevar būt pats nesējs. Paldies. Jā, es varbūt varu no savas puses. No sākuma par cipariem, tātad mēs zinām, ka kapitalizācija biržai Latvijā ir starp 2 un 3%, pat bišķi zem 2%. Okay, jā. Savukārt Lietuvā tas, man liekas, ir ap 9%, Igaunijā 17%, Eiropas Savienībā virs 50%, Amerikā vispār virs 100%. Kas automātiski parāda to, ka tas potenciāls, kas mums biržā ir neizmērojami liels, jo mēs esam vienkārši nekur pašlaik. Un tā recepte, atbildot jautājumu, kā tad motivēt privātos uzņēmējus domāt par šo organismu, man atkal gribētos iet atpakaļ uz to jautājumu par valsts uzņēmumu kotāciju, jo ir nepieciešams biržai tas, sauksim viņu kā tādu rases punktu, ka ir kaut kādi lielie uzņēmumi no valsts puses, kas ir kotēti, kas rada šo te likviditāti biržā un kas savukārt iekustina līdz ar to visus pārējos organismus. Un pašlaik tas nenotiek. Es saprotu, atgriežamies pie tā, ka jau bija minēts, ka tur būs tie uzņēmumi valsts līdz 27. gadam. Man tas, ka kāds pasaka, ka ir kaut kāds nodoms, tas ir vispār nekas, ja nesako rīcība. Un pašlaik man ir tiešām liela baža, ka tur baigā rīcība nesakos, un ja no tiem 20 uzņēmumiem esam nonākuši līdz 2, kuri arī varbūt nebūs beigās, tad mēs būsim atkal pateikuši baigi skaļo foršo lozungu, bet nebūsim nekādu mājas darbu izdarījuši reālā rīcības veidā. Bet manā atbilde laikam ir tā, ka tie lielie uzņēmumi, kas kotētos no valsts puses, viņi veicinātu arī šo ticību, likviditāti un vispārējo biržai un līdz ar to motivētu arī privātos to darīt.
Lieluma un nozīme. Aija? Jā, varbūt sākumā par to, kāpēc tie uzņēmumi iet prom, kāpēc mums samazinās. Ja es paskatoties varbūt tos piemērus, kas ir izgājuši, tur ir dažādi. Ir kas ir varbūt bijuši savulaik privatizēti uzņēmumi, viņiem tur īsti vairs. Viņi ir bijuši iegrūsti biržā, nevis tur ar noteiktu mērķi. Ir atsevišķi uzņēmumi, kuriem tas ir bijis akcionāru lēmums, kas ir absolūti, katram uzņēmumam ir tiesības izvēlēties uz savu strateģisko mērķi. Tas, kas iztrūkst, ir šī jauno uzņēmuma ieiešana, ja, jo tas ir normāli, ka kaut kāda aiziet, mums iztrūkst tā ienākošā daļa. Un, ja valsts uzņēmumi ieiet biržā, tas nenozīmē, ka mums būs 90% valsts kapitāla biržā, tas iedod apgrozījumu. Līdz ko ir lielāks uzņēmums un kopējais apjoms ir lielāks, tad pieaug investoru interesi arī par tiem citiem uzņēmumiem, jo tas investors ir izpētījis to vienu lielo, tad viņš var pastīties, kas vēl tajā tirgū ir pieejams, ir lielāka kustība, bet mēs ne tikai runājam par valsts uzņēmumiem, es tiešām ceru, ka mēs aizvilksim ar grūdu mūsu veltjūs vai kuru citu to instrumentu līdz tā biržai, bet mēs arī skatāmies, kā veicināt privāto uzņēmumu ieiešanu. Šogad plānojam palaist IPO fondu, kas investēs uzņēmumos, lai palīdzētu viņiem ieiet biržā. Mums jau kādu laiku ir programma, kas ļauj saņemt grantu izmaksu sekšanai. Un tādā veidā, un arī Latvijas bankai, viņiem ir smilšu kaste, lai veicinātu šo uzņēmumu izpratni, kur tiešām bez maksas lieliski eksperti strādā, un tur ir virkni uzņēmumu, tā skaitā arī publiskā sektora uzņēmumu, kuri šo smilšu kastu jau ir absolvējuši, un tālāk jau strādā pie sava sagatavotā mājas darbu saraksta, lai virzītos uz biržu, vai nu kā caur IPO, vai arī kā obligācijas. Un varbūt man ir tas stāsts, ka nekas nenotiek, bet tas pozitīvais stāsts, kas mums ir un kur mums ir attīstība, tās ir obligācijas. Un tur tieši valsts kapitāla sabiedrības ir gājuši pa priekšu. Piemēram, arī tās pašas ilgtspējīgās obligācijas mums šobrīd ir tikai valsts uzņēmuma emitētas. Un kas ir ļoti būtiski tiem uzņēmumiem, kuriem ir šīs obligācijas, runājot ar to uzņēmumu vadību, viņiem ir pilnīgi atšķirīga domāšana, kad viņi jau ir, viņi strādā ar investoriem, viņi strādā ar reitingu aģentūrām, tas maina veidu, kā uzņēmuma vadība domā par savu uzņēmumu, par tā attīstību. Es saprotu, Aija vēl grib papildināt. Jā, tas stāsts par Latvijas kapitāla tirgus kopumā attīstību, tas ir viss nulles stāsts. Protams, arī privāti investori gaida augstāko likviditāti un lielākas iespējas un plašākas iespējas, tā kā arī izvēlēties dažādus uzņēmumus, ne tikai tos dažus, kas vispār tur ir pieejami, tas, protams, bet tas, ko man gribās varbūt pie šīs tēmas arī tomēr pateikt, ka, ja mēs atceramies, kāda tā situācija un kopējā attieksme un viss tas pārējais, bet, teiksim, 2020. Gadā, tad šī man šķiet ir viena joma, kurā tomēr progress tā kā notiek, un man liekas, ka viena no tām panākuma atslēgām noteikti ir tas, ka privātais valsts sektors un nevalstiskais sektors ir vienojušies, ka šī ir prioritāte, un šobrīd tam ir arī politisks atbalsts, ka šī ir prioritāte, un kopš brīža, kad tika izveidots arī plāns, kā kapitāla tirgu attīstīt, ir pagājuši nemaz netik ilgs laiks, un, protams, ka šīs lietas prasa laiku sagatavot uzņēmumu kotēšanai biržā, sagatavot plānu, un pašvaldībām valsts pusē, protams, tas pavisam cits laiks, bet tas man šķiet, ka tiešām ir labs piemērs, kur visas iesaistītās puses ir vienojušies, ka šis mums ir svarīgi, un citas starpā arī visas tās iniciatīvas un pievienotā vērtība, kas ir radusies izglītojot privātos investorus, piemēram, visas nevalstisko organizāciju kustības, investoru klubi un tā tālāk. Tas arī viss ir ļoti, ļoti nesen. Man šķiet, ka mums ir aizmirsies, kā tas bija vēl pirms 3 gadiem, kad patiesībā pavisam bēdīgi tas viss izskatījās. Un tas progress šajā jomā, es gribētu teikt, ka viņš tomēr tā kā notiek. Un, visi gaida privāti investori vairāk, kur intereses, tā kā es labāk izprotu. Protams, ka visi gaida liels un garšīgs un interesants IPO, protams. Tātad es tik vēl vienu tādu maziņo piebildi, ka mums aizņēma process IPOP no pilnīgi nulles līdz listēšanai nepilns gads. Tad man tiešām nav saprotams tā mūsu valsts ambīcija, ka mēs sakām, mēs nevaram tur gadā 2, varbūt 3, 4, 5 kādu no uzņēmumiem sagatavot. Ja? Man liekas, atkal tas tās ambīcija, tas nav tik neiespējami, tas ir izdarāms, tikai uzliekam KPIs konkrētiem uzņēmumiem un aiziet uz priekšu. Ja?
politiskā griba ir, rīcība vēl nav redzama, ja, nav sajūtama. Es redzēju, ka bija vēl jautājumi no zāles. Drīkst, jā. Paldies. Es par to kreditu, man 3 laikam jautājumi tur sanāca. Pirmais par kreditēšanu. Jā, mēs esam kopumā pakaļgalā Baltijā, bet vai nav tā, ka tās ir arī banku un vēl vairāk valsts prasības pēc nodrošinājuma? Latvijā kopumā ir tā tradīcija, ka tavs bizness ir tava dzīve. Tas nozīmē, ka, ja tu nobankrotēsi, tad tev atņems arī mammas māju. Un, tā ir tāda pavisam īsta lieta, un te es referēju uz Finanšu ministriju, varbūt jūs varat pakomentēt. Tas ir vēl 2 nedēļas veca vēsture, tas nav pavisam sen, jā, tā kā es zinu, pa ko es runāju. Ja jūs šobrīd ejat uz Altumu, tā ir valsts aģentūra, kurai ir jāpalīdz tur ņemt aizņēmumus, tur visādus finanšu instrumentus, viņi joprojām prasa personīgos galvojumus. Tad, kad tu nāc un piesakies programmai, bankas, tajā Altuma paketē ir personīgais galvojums. Un, ja man kāds prasītu padomu, vai uz šādiem noteikumiem vajag ņemt aizņēmumu, es teiktu, nekad mūžā, vai tu esi traks? Un jautājums ir valsts pusē, ko jūs domājat darīt, vai tā ir normāla praksa un kā no viņas tikt vaļā? Tas būtu pirmais. Jā, es nevarēšu komentēt konkrēto gadījumu, kur tieši ir šie personīgi galvojumi. Es droši vien arī neieteiktu ņemt tādu kredītu. Tas ir, tā teikt... Un tāpēc arī neņem? Jā, tas droši vien ir jāvērtē un jāskatās, jāskatās ekonomikas ministrijas virzienā, kas nosaka šīs prasības. Bet viena lieta, ko mēs šobrīd arī ar Altumu meklējam un skatām... Finanšu ministrija, ne, tas ir ekonomikas ministrijas. Ministrs kabineta noteikums izstrādā par finansējumu piesaisti ekonomikas ministrijā. Bet viena lieta, ko mēs ar Altumu strādājam un skatāmies, ir kādi varbūt mums ir iztrūkstošie instrumenti, kur varbūt vairāk riska kapitāla, riska aizdevumi, jau citas, teiksim, šīs atbalsta formas, kuras būtu piemērotākas varbūt šādiem augsta riska uzņēmumiem, kas būtu nevis aizņēmuma formā, bet, teiksim, citādā veidā, lai viņš nebūtu sasaistīts ar šo. Jo aizdevums varbūt arī, ka šī aizdevums kā forma ir bieži vien tiešām uzņēmumam ar nodrošinājumu piemērotāks. Augstāk risks uzņēmumam varbūt arī citi instrumenti. Tas ir viens no virzieniem, kur mēs skatāmies, ko varētu šeit atrast citus attīstībai piemērotus instrumentus dažādās attīstības stadijās. Es vienkārši aicinātu, ja šo paskatīties virsū, ka tajiem statistikas datiem ir kaut kādi cēloņi, un viens no būtiskākajiem cēloņiem valsts pusē ir tā A birokrātija, B tāda nenormāla prasība pēc nodrošināšanās. Un šeit man ir jautājums SEB bankai, ja pastāst. Mēs arī Intu otrais iepazināmies tādos ļoti šarmantos apstākļos. Viņš nāca prasīt man par šo te pasākumu, mazliet parunāt par to, kā bizness īstenībā jūtās, un man tajā brīdī bija kā reiz ļoti interesants dialogs sācies ar SEB banku, tur par internetbankas lietošanu. Un, mēs nonācām pie tā, ka kopumā arī lielās bankas ir pieņēmušas šo te lielisko valsts tradīciju, ka liekas papīrīts nekaitē, jo tad var labi atskaitīties un dibens tīrāks paliek. Un ņemot vērā, ka nav tā konkurence kopumā tik liela, tā ir taisnība, godīgi, jūs esat 4 bankas Latvijā, kas nosaka toni, vai nevar, jūs nevarat būt arī kaut kāds vilcējs un demonstrēt reku mēs varam parādīt gan sabiedrībai, gan valsts pārvaldē, kad var arī lielas sistēmas taisīt, ātras, elegantas un vieglas lietas. Es piekrītu, es pieņemu kritiku pilnīgi noteikti, un tāpēc es arī šeit vairāk runāju par to vieglumu un par to sadarbību. Un sadarbība nav tikai, tā kā mēs teiktu, tur ir valsts un te ir uzņēmējs. Sadarbība ir arī uzraudzības institūcijas. Un jāsaka godīgi, ka
tur mēs esam tajā spirālē nonākuši, kad tā mūsu uzraudzība ir bijusi pietiekami tāda prasīga, ja, un tad, protams, tas mazais cilvēks mēģina sevi attaisnot un paprasa visus dokumentus, ja, un paprasa vēl dubultā un vēl trīskārši. Ja. Es piekrītu, ka tur mums noteikti visiem kopā ir jāstrādā gan valsts pusē, gan uzrauga pusē, ja, gan arī pašām bankām. Noteikti jāmainās uz to gala lietotāju, uz klientu, ja, nevis uz to, ko man prasa Eiropas centrālā banka, ko man prasa Latvijas banka, ko man prasa vēl kāda regula. Ja. Es pilnīgi pieņemu šo kritiku. Vēl par to finansējumu. Un tur ir vajadzīgs dialogs. Un, godīgi sakot, man liekas, ka patreiz mēs esam nonākuši, es būšu ļoti atklāta šī sarunā, man liekas, mēs esam nonākuši mazliet tādā strupceļā, ja, jo mēs vairāk dzirdam uzstādījums, ļoti populistisks uzstādījums no politiķiem, no politikas veidotājiem, un mēs nedzirdam to otru pusi, to uzņēmēju pusi, ja, ka tie uzņēmēji viņi netiek īsti uzklausīti. Ir vienpusējs stāsts, kur saka, mēs pat to stāstu pastāstījām uzņēmējiem, un tas nozīmē, ka mēs viņus esam iesaistījuši dialogā. Tādēļ es noteikti aicinu visus uz sadarbību, un sadarbībai ir jābūt tā, ka abām pusēm varbūt nav pilnīgs apmierinājums pēc tās sarunas, ja? Abām pusēm paliek mazliet nērti, bet man liekas, ka tad parasti ir tā labāk sasniegtais rezultāts, kas ir abām pusēm īstenībā beigās izdevīgi. Un par finansējumu es vēl gribētu teikt, ka arī noteikti varam darīt vairāk, un man liekas, ka no šīs pētījuma, ko Ince prezentēja, mēs varam iet un runāt gan ar Altumu, gan ar Finanšu ministriju, ekonomikas ministriju, jo ir kaut kāda pārāvuma uzņēmuma izaugsmē. Un mēs nerunājam tikai par mazajiem vai tikai par visam lielajiem, bet kaut kur pa vidu ir tas brīdis, kad uzņēmums nevar izšķirties, man augt tagad vai neaugt. Un tas ir tas brīdis, kur mums vajag varbūt to Altumu. Un iespējams reizēm mums pat nevajag tikai mūsu pašu Altumu, kam arī ir grūti, jo viņš ir neliels, mūsu ekonomika ir neliela. Varbūt mēs varam izmantot Eiropas investīciju fonda garantijai. Un nemaz nevajag šo nodrošinājumu meklēt šeit uz vietas, meklēt jaunus risinājumus. Piemēram, SEB tagad radīja venture debt, riska kapitāla fondu, kas ir pilnīgi cits fonds, kur mēs neprasam pat finanšu nosacījumus. Ja? Mēs dodam vienkārši uzņēmumam, kam ir spēja augt, un nevis procentos, bet reizēs, ja? Potenciāls augt. Tā kā noteikti es piekrītu, ir jāmeklē jauni risinājumi, un tāpēc jau mēs arī esam šeit, lai mēs nevis tikai diskutētu, bet redzētu, kas ir tās lietas, kur var pieķerties un izdarīt. Ja, un tad trešais man ir pa biržu. Ja? Mēs esam biržā no 2004. gada, līdz ar to man ir tādas ļoti divējādas sajūtas uz to urā patriotismu, ka visiem jābūt. Tev ir ļoti labi jāsaprot, kāpēc tu tur esi. Jo kopumā tas, kas šobrīd biržā notiek, tās arī ir tādas vieglas šausmas. Ja? Jums ir tagad jāsāk likt atskaites tajā vārdā neizrunājamā standartā, ko uzņēmums nespēja noģenerēt, tev vai konsultantus. Ja? No nākošā gada būs zaļais, sustainability un kāds tur vēl LR-atā reports, un mūs jau ir apsēduši konsultanti. Nieka 20,000 un tavā vietā visu izdarīs. Tas ir tas stāsts pa biržu, tev vajag lej numurus tur uzturēt un atskaites rakstīt un iesniegumus. Tas ir kopumā visa tā biržas saimniecība, es teiktu, arī ir pārbirokratizēta, un tas nav mūsu ģenerēts pasākums. Tur pārsvarā ir Brisele pie vainas, bet tas arī ir jāsaprot, ka, es teiktu tā, ja tev nav pārdošana virs 100 miljoniem eiro, tā baigi uzmanīgi ar to biržu vajag. Ja? Tā ir tā nelaime, ko ir vērts pateikt. Un var jau būt, kad ir vērtīgi, ja valsts grib palīdzēt, ja? Tad paņemiet un sakiet, mēs 10 gadus jums nofinansēsim visas tās atskaites. Mēs nokopsim, būs, tas pats Altums būs palīgs, kas jūsu vietā paveltī tās atskaites taisīs. Un tad tas jau ir arguments, jo kopumā ir traki, jāsaka. Jā. Un ar katru gadu paliek arvien trakāk.
uzmanīgi ar to pārdošanu pa to biržu. Un var jau būt pat nevajag nofinansēt, drīzāk vajag uztaisīt pieejams reģistrus, datus un tā tālāk, kuri automātiski veidojas. Jā, mums mašīnu mācīšanās, mākslīgai intelektu un kas viss, jā, automatizācija, varbūt, ka mēs varam radīt kalkulators, radīt aprēķinus, kas palīdz vairākiem uzņēmumiem, ne tikai vienam konkrētam, jā, kā konsultants atnāk. Man jāsaka, būs liels paldies visiem maniem panelistiem.